Nākamais stāsts vēlreiz pierāda, ka savu lietu var realizēt ik viens. Galvenais ir ticība, deksme un uzņēmība. Ziedu salons Ansis jau 20 gadus priecē Tērbatas ielas garām gājējus ar smaržīgiem ziediem un kompozīcijām, kas radītas ar patiesu prieku. Salons specializējas uz griezto ziedu un telpaugu tirzniecību, floristiku un telpu noformēšanu dažāda veida sarīkojumiem. Savā ilgadējā pastāvēšanas laikā salona darbinieki ir izpratuši ziedu nozares specifiku un atklāja, ka svarīgākais ir svaigi un augstvērtīgi ziedi, jo tas ir pamats ikvienai kompozīcijai. Ziedi ir dzīvi, tādēļ tiem nepieciešama īpaša attieksme. Salona floriste Agra Maulāne uzskata, ka florista darbu var veikt cilvēks, kam šī ir sirdslieta. Tā ir māksla izcelt ziedu skaistumu un iepriecināt klientu īpašā dzīves situācijā. Darbs ar ziediem nav viegls, taču tas vienmēr rada tikai un vienīgi pozitīvas sajūtas, jo florists visu laiku ir ziedu krāšņuma un smaržas ieskalts. Ziedu salona Ansis darbinieki atklāja, ka īpaša nozīme ir arī salona atrašanās vietai. Tas ir jauks un draudzīgs kvartāls, ar kuru salons jūtas vienots. Patīkami ir arī tas, ka salonam ir savi pastāvīgie klienti, kas dzīvodami citā pilsētas malā, dzīves svarīgākajos brīžos pēc ziediem dodas uz salonu Ansis. Vai arī ejot garām, vienkārši ieiet, lai apsveicinātos un novēlētu labas dienas. Ansis vienmēr rūpējas par svētku noskaņas radīšanu cilvēkos. Tuvojoties svētkiem, salona plauktos var redzēt šim notikumam atbilstošas kompozīcijas, lai radītu cilvēkos noskaņu un iezīmētu katra gada laika atnākšanu. Pavasarī un vasarā salonā var iegādāties Latvijā audzētus ziedus, kas ir salona īpašs lepnums. Anša klāstā var sastapt arī Latvijas lauku magones. Ziedu salons ar prieku atdzīvina un izpušķo katra klienta skaistākos dzīves brīžus, padarot tos īpašus.